Esiet sveicināti, dāmas un kungi, visi regbija cienītāji. Pēc nedēļas ar Latvijas regbija klasiku sāksies 2025. gada sezona. Un tradicionāli Livonija pirms jaunās sezonas iepazīstina ar kluba jaunumiem un plāniem jaunajā sezonā. Nedaudz notikumiem pasteidzoties priekšā, starpsezonā un pirms jaunās sezonas ir daudz notikumu, tāpēc ir daudz ko apspriest. Un par tiem jaunumiem visiem šodien preses konferencē jūs informēs Vigo Valdovs seniors, Livonija kluba prezidents, Gregors Garahovskis, Livonija menedžeris, Mārtiņš Rundāns, viens no Livonijas pamatsastāv spēlētājiem un līderiem, un Evija Krauliša, Livonija jauniešu dāmu komandas menedžere. Vigo, droši vien sāksim ar tevi, ar jauniešiem. Ir jau izziņots mājaslapā un sociālajos tīklos par jaunumiem Līvānu pusē, Latgalē, tad vairāk par gan jaunumiem Latgalē, gan vispār kopumā, kas gaidāms jauniešu sistēmā. Jā, labdien! Pirmais jau droši liels paldies visiem, kas ir atnākuši paklausīties mūsu jaunos stāstus. Un runāt par jauniešu sistēmu. Jāsaka tā, ka šogad ir liels notikums, jo faktiski projekts, kas ilg 4 gadus, lai izveidot jauniešu sistēmu kā tādu, viņš ir noslēdzies. Šogad jau tas vairs nav projekts, tā ir sistēma, kur darbosies. Par šo sistēmu nedaudz vēlāk, jo es tomēr noliku pirmajā vietā to, ka mēs varam izveidot grandiozas sistēmas un visu ko sarakstīt, bet ja nebūs spēcīga komanda, kas pie tā strādās, tad sistēma nav jēgas. Un līdz ar to atkal gribētos ar lepnumu teikt, ka mums ir izdevies izveidot ļoti labu treneru sistēmu jauniešu, kurā kā es gribētu teikt, ir pieredze, zināšanas, entuziasms, jauniešu trakums. Jo ir viņā ir jaunie treneri, Brikmans vai Jurēvits, arī Baranovskis, viņam gan vairāk jau pieredze. Ir, kā es saku, vecie krabļi, Uldis Ozoliņš, Šaivars Krūbiņš, Jegors Agīmovs. Arī Vigo Valdovs seniors ir iesaistījies ne tikai būt kā prezidents, bet arī kā treneris. Lūk, un Evija, kas tā kā ir operatīvā vadītāja, kas izdara ļoti lielu darbu, teiksim, jo patiesībā, ja nebūtu viņas, mums ir ļoti daudz lietas vienkārši neiet kopā. Lūk, tāda ir ļoti spēcīga komanda, kas šo sistēmu vadīs. Lūk, par pašu sistēmu, par ko tad viss tik unikāla un par ko gribās pastāstīt. Jāsaka tā, ka regbijā varbūt neesmu sen kopš pagājušā gadsimta 80. gada. Jāsaka, ka īsti tāds nekas nav bijis. Kas ir šī sistēma? Tātad mēs veidojam ļoti daudz lokalizācijas, treniņu grupas. Kuros notiek treniņi. Uz to brīdi mums ir 9 treniņu grupas. Tā ir 3 Rīgā, ir Upesēms, ir Malpils, Jaunpiebalga, Angora un 2 jaunas, kas tagad nākušas klāt, ir Līvāna un Mārupa. Šajās treniņu grupās, protams, katrai treneris, 1 vai 2, un viņi trenējās gan pēc vienotas sistēmas, gan pēc vienotas treniņu metodikas, un arī šiem treniņu grupām ir kopēji mērķi un uzdevumi. Tātad ir kopēji mērķi un uzdevumi, un kāpēc šādā veidā, teiksim, mēs darām, jo mēs redzējām, kas notiek, teiksim, ar demogrāfiju un vispārējo lietām. Tur diezgan daudz faktoru tik ņemt vērā. Lai saprastu, ka jāveido tieši šādu veidu treniņu grupas, kur ir dažādu vecumu bērni. Un pēc tam nākošais solis ir tas, kad ir kluba komandas. Pieņemsim, ir pirmā komanda, vecuma grupas, un katrai vecuma grupai ir vismaz 2 vai 3 veidu gatavības komandas. Ir pirmā komanda, nosauksim pa izlasi, ir otrā komanda katrā vecuma grupā, kas ir izaugsmas komanda, kur tātad viņa mērķis ir ieņemt pirmās komandas vietu. Un ir attīstības komanda, kur būtībā pat bērns, kas tikko ir sācis trenēties, bet viņam ir iespēja spēlēt. Un katrai šai vecuma grupai atkal ir treneris, kas ved visu klubu vecuma grupu. Viņš skatās visās vecuma grupās un tad liek šīs komandas.
Jā, patiesībā tas pierādīja sev ļoti labi. Jā, sākumā, protams, bija dažādas rīvēšanās, jo ļoti iestagnējies bija tas, ja mēs esam no kaut kādas Olavējas pilsētas, tad mēs gribam arī konkrētā pilsētā visā nosaukumā spēlēt. Mūsdienās ļoti grūti. Ļoti grūti un ilgi ir vākt šos bērnus vai sastādīt visas vecuma grupas, tas ir nereāli. Bet tas, kas mums ir izdevies, būtībā mums ir izdevies radīt šo sistēmu, ja, kura ļoti labi strādā. Jo tādā brīdī, kad viņi trenējas atsevišķi, un tad mums ir koptreniņi. Koptreniņi gan sportiskie, gan spēles koptreniņi, gan arī teiksim, tāds savienotības koptreniņi, kur visi sabrauc kopā, visi no visas Latvijas. Un tad treneri viņas sadala savos vecumos un darbojas. Pēdējais pasākums bija sestdien, kad es spēlēju Vairas klubu. Redzot, teiksim, šo pilno stadionu ar bērniem, tas 100 pāri, jo tas tie nebija viss, tā bija pusi. Jāsaka tā, ka laikā mēs esam kaut ko labi izdarījuši. Lūk tā, tas tā īsumā ar lepnumu gribējās pastāstīt par to, kas mums ir izdevies tie pa jauniešu sistēmu, jo detalizētāk jau pastāstīja sevi, bet es teiktu tā, ka tas bija smags darbs, bet viņš ir izdevies. Un tagad tikai jāiet uz priekšu. Tad varētu teikt, Vigo, ka tas ir pirmo reizi Latvijas regbija vēsturē, kādam klubam ir šī saucamā piramīda pilnā apjomā. Jā, viņi ir ne tikai pilnā apjomā, es pat teiktu, ka viņi ir ļoti spēcīgi un piepildīti piramīdi. Jo patiesībā viena lieta, kad tev ir vecuma grupā, pieejams, būtu 12, viena komanda, ja, ar kaut kādu rezervi, a otra lieta, tev ir 3 komandas, kuras tad viena izlasē, katram savu uzdevumu mērķi. Pirmā komanda, kas nosacīta izlasi, jā, viņi jau risina jautājums, mums tā kā vajadzētu kaut kādu medaļu dabūt. Otrai komandai ir citu uzdevumu, trešai komandai pavisam citu uzdevumu spēlīt. Pavisam citu. Tur nevajag pa visu varu kaut ko vinnēt, nē, tur viņiem jāizdara atkal citas lietas. Bet man liekas, ka tas ir diezgan unikāls pasākums. Jā, es varbūt papildināšu Vigo Valdovs, sveiki visiem par mūsu jaunizveidoto jauniešu komandu, kas ir pat izveidotā nepilnu mēnesi, ir Mārupē, izveidojusies jauns punkts, un mūsu tas mērķis šo pēdējo gadu laikā ir izveidot šīs regbija jauniešu grupas, un parādīt to, ka regbijs ir domāts ikvienam spēlētājam, un kā jau Vigo Valdo kungs minēja, ka mums ir izveidot šīs 3 komandas, un šī 3. komanda, jeb iespēja komanda, šī ir tiem spēlētājiem, kuri varbūt nevēlās tur uzreiz pilno kontaktu nodarboties uzreiz sacensībās pirmajās komandās, bet viņiem tiek dota šī iespēja arī startēt Latvijas čempionātos. Un papildināšu arī Vigo, ka mēs šogad arī plānojam, mums ir piesaistīti arī daudz bērni, kas ir vecuma posmā 6-7 gadi, un mēs plānojam arī, tā teikt, attīstīt arī tagregbija sacensības, kas ir arī vairākās Eiropas valstīs populāras, un jau iesaistīt tieši šīs vecuma grupas jauniešus, lai viņi jau, tā teikt, aptaustās, kas tāds regbijs ir, cik regbijs patiesībā ir pilnvērtīgs sporta veids, un jebkurai vecuma kategorijai, jebkuram svaram, jebkuram dzimumam. Tā kā mēs noteikti strādājam, esam izveidojuši arī vairākas interešu izglītības licences, sadarbojamies ar vairākām pašvaldībām. Skaļi teikšu, ka noteikti mēs esam ļoti ambiciozi, esam gatavi arī piesaistīt vēl papildus trenerus, tā kā droši, ja ir treneri, kas vēlas pievienoties mūsu klubu sistēmai, gaidīsim jūs pieteikumus un esam gatavi izveidot vēl vairāk jauniešu grupas un kārtīgi strādāt tieši uz šo jauniešu attīstību. Spēcīgi pamati izveidot, spēcīgiem pamatiem, jā, Vigo gribēja kaut ko piebilst. Tieši gribēju teikt, tātad, teiksim, mums ir pamats domāt, ka mums būs tiešām nākotne, ja mums ir pamats. Spēcīgs pamats izveidots, spēcīgai piramīdai arī virsotnē jābūt spēcīgai, tāpēc jautājums uzreiz Gregoram par lielo komandu. Regbijs 7, Regbijs 15, Baltijas topu līga, sacensības sastāvs, treneru korpus, kā sakās, floor is yours. Sveiks, Ulu, klātesošie skatītāji.
Jā, mēs esam jaunas regbija sezonas priekšvakarā. Viens no aizraujošākajiem un interesantākajiem vispār sporta spēļu veidiem, kāds pasaulē ir. Un, kā Evija teica, mēs viennozīmīgi aicinām visus sekot, pievienoties un būt kopā ar mums. Ja par pieaugušo sistēmu, tad man ļoti patika tas salīdzinājums ar piramīdu. Jā, mēs tiešām esam mērķiecīgi un ilgi likuši pamatus tai mūsu kluba sistēmai, kas balstās uz jauniešu sistēmu, un to var redzēt iespējams arī mūsu rezultātos Latvijā. Nav bijis uzstādījums pēdējos gadus mums vinēt Latvijas čempionātu, ne 7, ne 15. Mēs esam likuši uzsvaru uz attīstību, uz jaunu spēlētāju iespēli, un kaut kādos brīžos arī būsim atklāti par to maksājuši kaut kādām fināla spēlēm vai varbūt mazliet sasteigtiem lēmumiem, bet tas ir bijis apzināts lēmums, ko mēs nenožēlojam, un tas ir bijis kopējā kluba stratēģija. Šogad, ieklausoties kluba spēlētāju, senioru, līderu, teiksim tā domās, mēs to šiftu un fokusu mazliet par Latvijas 15. čempionātu kontekstu esam mazliet mainījuši. Mēģināsim atrast tādu hibrīdu variantu, kurā būs apmierināti gan vieni, gan otri, kurā, protams, mēs varēsim gan turpināt attīstīt tos savus potenciālos un veiksmīgos jauniešus, kas jau būtībā rīt parīt ieņems vadošās lomas komandā, gan arī dot komandai iespēju vinēt šo čempionātu. Tad atrast tādu balansu, kurā mēs varam nošaut, teiksim tā, 2 zaķus ar 1 šāvienu. Ja par sastāviem, tad kā ierasts mēs 90% balstamies uz vietējiem spēlētājiem. Vietējiem spēlētājiem tādā plašā kontekstā viņi varbūt nedzīvo Latvijā, kā Antons Usaletko, Ivo Kapiņš nesen pārvācies arī mūsu līderi. Bet balstīsim, protams, uz vietējiem spēlētājiem, atstājot sev tādu nelielu džokerīti vajadzības gadījumā, un tā vajadzība varbūt, traumatisms, kaut kādi citi iemesli, tas soliņš mums ir tik garš, cik ir, piesaistīt kādu 1, 2 viesspēlētājus, gan arī tie ir nosacīti viesspēlētāji jau gadiem ilgi pie mūsu spēlē toplīgā un Latvijas regbija skatītājiem ir pazīstami. Ja par treneriem, tad Latvijas čempionātā mēs šogad mazliet tādu neordināru formātu startējam. Mums būs 3 treneri, kas ir vienlīdz, kuri stāv tā kā hierarhijā vienādā līmenī. Tas ir Mils Džonsons, Mārcis Rūlis un Vilmars Sokolovs, kuri tad savā starpā paši nokoordinēsies un sapratīsies, kura stiprās puses ir vajadzīgas, lai mēs tā kā iet uz tiem strateģiskiem mērķiem. Par 7. mēs esam piesaistījuši arī Livonijas atbalstītājiem zināmus iepriekšējiem spēlētāju, lietuviešu speciālistu Davidas. Un viņš atkal ar puišiem 7. jau strādā jau vairākus mēnešus, un tur tie mērķi arī, protams, ir augstākie, bet gribam arī nostartēt ārzemēs, ir izveidot jauna tāda, teiksim, tā saucot Baltijas 7. līga, kurā būs 3 Lietuvas, Polijas komandas, 3 Polijas komandas, 1 Lietuvas un visticamāk 2 Latvijas. Tā kā tas diapazons ir plašs, mājasdarbus mēs tumšo gadu laiku esam ofisā pie datoriem un galdiem izdarījuši, teiksim, tā dažāda veida resursi, kas nepieciešami realizēt, lai mēs realizētu šo sezonu, ir atrasti speciālisti, kas izpildīs šos uzdevumus. Komandai ir dots ļoti labas un pilnvērtīgas iespējas, es domāju, spēlētājiem sagatavoties sezonai. Tā kā mēs esam gatavi iet un darīt to, ko mēs esam nosprauduši. Par spēlētājiem ofisa darbs tātad izdarīts, kā teici. Tad jautājums uzreiz spēlētājiem un Mārtiņam, ka nav laika iesildīties. Pirmā spēle uzreiz ir klasika pret Miesniekiem. Jāatgādina skatītājiem un preses pārstāvjiem, ka spēle būs 29. datumā, 29. martā RTK stadionā. Uzsvars uz RTK stadionu, vai neizbrauc kāds uz Upasciem nejauši. Ja? Tā kā Mārtiņ, tad stāsti, kas jauns komandā, kā jaunie spēlētāji, cik elpo tev pakausī jau kāds sastāvā grib dabūt ārā tevi un tā tālāk. Jā, sveiki. Tas, ko gribēju sākumā pateikt, paldies klubam par jauniešu sistēmas izveidi un augļus noteikti mēs redzēsim tuvākajā nākotnē, kas attiecās par doto momentu. Ir jaunieši, kas ir ienākuši, kas vairs par jauniešiem jau ir spēlējuši pie mums pagājušajā gadā, aizpagājušajā gadā.
18 līdz 20 gadīgi puiši, teiksim tā, ir ienākuši klubā, lieliski papildina pieredzējušo sastāvu un aizstāja arī daži, kas jau ir nolēmuši beigt spēlētāju karjeras. Tad ierastais gatavojamies visu ziemu, strādājam fiziski, strādājam vairāk ar fizisko sagatavotību. Pēdējās nedēļās slēdzam klāt tehniskos risinājumus, treneri, padomi, spēles plāni, maču plāni un tā tālāk. Sistēma strādā, mēs visi ticam sistēmai un es pieļauju, ka arī pirmā spēle, kā teicu, nav laika iesildīties, bet pretinieks ir ļoti labi zināms, sauksim to tā, kad spēlēsim, darīsim visu pēc labākās saprašanas un varēšanas, bet jāsaprot, ka tā būs pirmā spēle un spēles kvalitātes un izpildījuma ziņā mēs tikai ieskaidrojamies, kā tu teici. Ok, paldies, Mārtiņ. Evija, tad par dāmām. Kas jauns dāmu frontē un kad tas čempionu tituls atkal būs? Jā, šodien sanāca tā, ka es pārstāvu 3 pozīcijas. Es pārstāvu sieviešu menedžeri, pat arī esmu spēlētāja. Un sanāca tā, ka mūsu komandas galvenais treneris Elmārs Šefanovskis diemžēl šodien nevarēja ierasties. Tādēļ arī minēšu pāris Elmāra vārdus. No menedžera puses mēs kā klubs esam nodrošinājis vislabākos treniņu apstākļus mūsu sieviešu komandai. Nesezonā esam aizvadījušas 3 treniņus nedēļā, kas ir vieglatlētikas treniņi, crossfit treniņi un 1 regbija treniņš nedēļā. Un cītīgi arī esam strādājušas. Tomēr galvenais treneris norāda uz to, ka ir jūtams, ka esam kārtīgs regbistis un esam vairāk apmeklējuši regbija treniņus, varbūt gribētos vairāk vieglatlētikas treniņus, tādēļ šobrīd mums ir jāpieliek pāris punkti uz tieši fiziskajā ziņā, fiziskajos jautājumos, un lai mēs startētu ar pozitīvu zīmi pirmajā posmā Latvijas čempionātā, kas jau ir paredzēts 26. aprīlī. Tā kā uz to mums ir vēl laiks sagatavoties, tā teikt, fizisko sagatavotību patrenēt, bet kas ir uz regbija aspekta, tad es kā spēlētāja un gan kā komandas menedžeri varu pateikt to, ka mēs esam izdarījuši lielisku darbu tieši nesezonā, ziemas sezonā. Mūsu komandā ir papildinājušās vairākas jaunas spēlētājas, tieši arī no Rīgas Stradiņu universitātes, vairākas studentes, arī ārzemju studentes, un mēs cītīgi trenējamies. Šīm jaunajām spēlētājām tika aizvadīts arī ugunskristības. Pat bijām arī Kaunijā, aizvadījām pirmo šīs pirmssezonas turnīru Regbijā 7 un varējām novērot šo jauno spēlētāju, tā teikt, iniciatīvu un ar kādu viņas jaudu jau mums ir pievienojušās komandai. Jā, reizēm atzīstu, ka ir tas tēmas komandas, varbūt treniņos vairāk jāpielāgo, jo mēs esam gan pieredzējuši spēlētājus, gan pat pienākuši spēlētājus, un līdz ar to tad vienai otrai jāpielāgojas, protams, bet mēģinam šo tempu turēt vienmērīgi un attīstīties treniņos ar katru treniņu aizvien vairāk un lielāku atdevi. Jautājums par čempionu titulu apakaļ. Protams, mēs esam gatavojušās, mēs gatavojamies un mēs viennozīmīgi vēlamies šo čempionu titulu atgūt. Un tas ir arī mūsu šīs sezonas mērķis. Okay. Paldies, Evija. Un tad droši vien noslēgumā jums abiem diviem jautājums ar Gregoru. Sociālajos tīklos tie, kas seko Livonijas kontiem, redzēja bildīt. Bijāt netālu no šejienes, viesojāties Rīgas domē. Tad, cik daudz kārtas mēs drīkstam atklāt un kas tad tur spriests runāts? Jā, kā jau es arī iepriekš minēju, ka mēs noteikti esam ambiciozs klubs, mums ir lieli mērķi, un es skaļi varu teikt to, ka mūsu mērķis ir tāpat kā mūsu kaimiņu valsts Lietuva, arī Latvijā šeit izveidot regbija sporta skolu, kur mūsu jaunieši varētu arī attiecīgi pēc šīs sporta skolas startēt arī Rīgā. Mūsu mērķis ir iegūt šo mājvietu šai sporta skolai. Un mēs šobrīd esam attīstības procesā uz šo un notiek pārunas Rīgas domi. Tāpat arī mēs katru gadu sūtam savus spēlētājus uz ārzemēm. Pašlaik arī mūsu spēlētāji 8 ir Gruzijā.
6 no tiem atgriežas jau šo piekdienu, aizvadījuši 2 mēnešus. Tur ir treniņu process un spēles. 2 spēlētāji ir izrādījuši vēlmi palikt Grūzijā vēl uz 2 mēnešiem. Tāpat mums šobrīd arī notiek pārunas ar Amerikas Universitāti šo spēlētājus, mūsu klubu sistēmas spēlētājus sūtīt uz priekšdienām arī uz ārzemēm. Un tad mūsu tas kopstiskais mērķis ir šīs sporta skolas izveide un jauniešu attīstība ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs un piesaistot arī ārzemju speciālistus. Gregors, kaut kas piebilstams? Jā, Evīna samā precīzi izstāstīja to, uz ko mēs ejam. Cāļus skaidri gan rudenī mēs esam tajā procesā kaut kādu darbu jau ieguldījuši. Es domāju, ka agrāk vai vēlāk tas vainagosies ar rezultātu, un jā, tās ambīcijas mums ir lielas, un tas varbūt sasaucās ar to, ko es teicu, ka tās mūsu darbības jāskatās tādā lielākā un plašākā mērogā, kad uzvaras šodien laukumā ar rezultātu mums nav tik svarīgi, kā uzvara, parīt, aizparīt nākamā sezonu un lielā tādā griezumā vai redzējumā. Tā kā apetīti mums ir un plāni un, tāda izdarība un galvas pleciem ir, tā kā ir laika jautājums, līdz mēs sasniegsim. Laika jautājums un laiks jautājumiem, kolēģi žurnālisti lūdzu. 4 viesi, droši jautājumi. Es varbūt tās pirms jautājumiem vēl izstāstīšu par mūsu projektu, kas norisinājās, tika pirmās pārunas aizvadītas 2024. gada nogrieznī. Ar mūsu kluba iniciatīvu uzaicinājām regbija kluba Mītava un regbija kluba Valdonas pārstāvjus. Apsēdāmies pie viena galda, salikām 3 galvas kopā un viennozīmīgi nonācām pie kopsaucēja, pie secinājuma, ka Latvijā notiek šo 16 līdz 18 gadu spēlētāju iztrūkums, kas ir arī pēdējos gados manāms regbija 15 pieaugušo sacensībās. Vislielākais iztrūkums tieši ir smagsvaru spēlētājos. Pēdējos gados Latvijas jauniešu sacensībās norisinās tikai olimpiskā sporta veida regbija 7 sacensības, un līdz ar to šiem smagsvaru spēlētājiem Viņiem šis sporta veids varbūt nav tik aktuāls kā klasiskais regbijs 15, un esam izveidojuši projektu, ko sauc par Latvijas regbija akadēmiju. Un šīs akadēmijas mērķis ir rast iespēju šiem spēlētājiem, šiem jauniešiem spēlēt klasisko regbiju, lai viņiem būtu iespēja spēlēt arī Eiropā, tāpat arī spēlēt Latvijas čempionātos pie pieaugušajām komandām. Un pašlaik jau esam aizvadījuši 8 treniņus, 2,5 mēnešu garumā. Arī piesaistam ārzemju speciālistus. Mūsu mērķis ir šiem spēlētājiem pēc iespējas nodrošināt pēc iespējas labākus treniņu apstākļus. Un jau nākamajā nedēļā, 30. martā, Latvijas regbija akadēmijas U18 komandai ir paredzēta pirmā Latvijas regbija 15 spēle pret Lietuvas šauļu regbija 15 komandu, un šī spēle norisināsies Rīmi Olimpiskajā centrā 1:30, un tā kā visi ir laipni aicināti vērot šos Latvijas regbija akadēmijas panākumus 18 komandai, un viennozīmīgi šī komanda arī startēs nākamēnes Lietuvas čempionātā, tur gan šīs komandas startēs ar regbija 7 komandām, bet mūsu šis uzsvars akadēmijas un mērķis ir pēc iespējas vairāk nodrošināt šīm komandām regbija 15. Paldies, Evī. Kolēģi? Jā, tad jautājums par to potenciālo septītnieka Baltijas līga 3 poļiem, 1 Leišu un 2 mūsu komandām. Cik tā ir ilgspējīga un kad mēs viņu varētu redzēt šo sajūtu? Vai tas ir tikai tāds projektiņš? Jā, 5. aprīlī paredzēts pirmais posms, pirmais no 4 posmiem. 2 no kuriem notiks, es saprotu, ka Polijā un 1 Latvijā, un tas pēdējais vēl uz jautājumu zīmes ir. Tas ir jauns, ambiciozs projekts. Jebkurā gadījumā mēs esam atvērti jauniem pārbaudījumiem, citiem pretiniekiem, bišķiņ citai ģeogrāfijai, tā kā mēs praktiski uzreiz piekritām dalībai viņā, tā kā 5. aprīlī mēs jau dodamies uz Poliju un skatīsimies, kādas realitāte izstīsies. Mazā Baltijas topolīga. Vai viņi izaugs līdz tādam līmenim, es nezinu, bet iespējams, ka es ceru, ka ambīcijas viņiem tādas ir, vai pat lielākas. Jautājums Vigo par
Kāds skatījums ir uz Latvijas regbija federācijas pēdējo gadu darbu ar jauno vadību? Un kopš rudens, man liekas, arī Kārlis ir Eiropas regbija federācijas valdē. Kaut kāds labums Latvijas regbijam ir nācis, vai viss joprojām, kas ir uz klubu pleciem? Droši vien, es atbildēšu tā, kā ir, atbildēšu korekti. Uz doto brīdi es neteiktu, ka jūs kaut kādu ļoti lielu pienesumu tieši no federācijas darbības. Būsim godīgi, visas darbības, kas kaut kas notiek, būtībā ir kluba iniciēts. Ne tikai Livonies, teiksim, ļoti aktīvi strādā Kristīgās akadēmijas regbija klubu vadītājs Rudzāts. Bet federācija, nav bijušas tādas darbības, ko man būtu vērts pieminēt. Ne darbības, ne pienesumu. Te papildus jautājums, cik ļoti jums kā klubam traucē attīstīties tas, ka federācijā nebeidzamie naudas trūkumi, skandāli, varas maiņas un viss šīs problēmas, kas pēdējos gados ir bijušas? Es domāju, ka tas sporta veidam kā tādam nav nesis nekādu labumu. Jā, tā reputācija ir diezgan nelaba pēc visām šiem revolūcijām un darbiem. Bet tīri mums kā klubam, es teiktu tā, ka mums netraucē darboties. Jā, mums nevajag nekādas šķēršļus un ietrīgus, un man liekas, patreiz ar to arī pietiek. Nevajag palīdzēt, bet arī netraucē. Es varbūt papildināšu droši vien, ka ja pieaugušo komandu kontekstā, tad iespējams, ka mūsu tās darbības runā skaļāk par kaut kādiem vārdiem, un tas, ka šogad mēs pretēji tam, kā mēs pagājušajā gadā nostartējām Latvijas čempionātā ar 2 komandām, īstenībā daudz ko pasaka, un tas, ka klubs nespēja rast motivāciju mēģināt savākt to otro komandu, tas ir rezultāts arī kaut kādai regbija saimniecības neizdarībai, un tas pienesums, ko mums likās, ka mēs ar šo otro komandu, ko mēs savācām, kas nebija viegls un tāds ambiciozs uzdevums izdarījām, netika nenovērtēts, ne arī atbalstīts. Tāpēc šogad mēs startējam ar 1 komandu, un arī tas teiksim tā, Latvijas čempionāta 15 posme, ir krietni zaudējusi savu agrāko iespējamo tādu vērtību, un tāpēc mēs vīriešu komandu kontekstā tas galvenais sezonas starts ir Baltijas top līga, un to Latvijas regbija čempionātu mēs uzskatām par tādu iesildīšanos, jaunu spēlētāju iespēlēšanu, un tādā prioritāšu ziņā viņš viennozīmīgi ir zem Baltijas top līgas. Tad no manas puses varbūt vēl viens mazs jautājums piebildēja par to, ko tu teici. Pagājušo gadu mēs zinām, ka bija tāds Baltijas čempionāts, kur startēja šī Livonija 2 komanda, nevis Baltijas top līga. Jā. Kas tad ir ar šo Baltijas čempionātu? Baltijas regbija čempionāts notiks. Ja viņš notiks, tad mēs viņā viennozīmīgi startēsim. Datumu pagaidām nav zinām. Tas, ko es gribēju papildināt kluba vadību, tad ir jāatcerās tas, ka mēs kā klubs, un paldies klubam par to vēlreiz, mēs kā klubs darām ļoti daudz, lai vispār regbijas vārdu Latvijā paceltu atpakaļ saulītē. Būsim atklāti, regbijas pēdējos gadus ir lejupslīdošs Latvijā gan spēlētāju skaita ziņā, gan arī prestižā. Un mēs kā klubs darām visu, lai, teiksim tā, pieturēties pie principiem un pacelt regbiju līmeni augšā. Ir citi klubi, kas dara gluži pretējo, bet citu klubu darīšanas ir viņu darīšanas, tur mēs nejaucamies, būsim korekti, iejūtīgi un celsim kopēju Latvijas līmeni. Paldies. Jautājums par to tēlu. Paturpināt to tēmu, ka varbūt tas, kas federācija noteikti pa labi jums nenāk jums jāveidot savus tēlu, patrināt apakaļ 10 gadus vecu vēsturi, tad Livonija ienākusi Latvijas regbijā diezgan skaļi, ar pietiekami lielu budžetu, gribēja uzreiz izgriezt logas miesniekiem, bija daudz ārzemnieki, no šauļiem brauc, jums tur pārmet, kas tā pa Latvijas komanda būs ir lietuvieši, vēl pārstot tās girnamerikāņas, jūs tur dabajāt un kārtīgi konkurenci izrādījāt. Šobrīd tā klubu struktūra ir mainījusies un arī tā pieeja mainījusies. Es vēlēs vienu runājot ar cilvēkiem, kuri varbūt tā mazliet pirpusēji par regbiju interesējas, viņiem tāpat prātā ir palicis Livonija, tur jau atkal saviem leģionāriem spēlēs un vinēs čempionātu. Kāpēc varbūt tik grūti ir izmainīt arī tādu
Tas potenciāli bija līdzutēji domas par klubu, ka, vēl aizvien domā, ka jūs strādājat tāpat kā pirms 10 gadiem. Es domāju, ka to varbūt var sasaistīt vispār ar mūsu latviešu domāšanu, un kaimiņam ir bišķiņ labāks sēta un smukāks sieva principu. Kāpēc viņi tā domā? Pirmkārt, sāksim ar to, ka tā ir sporta organizācija, tas ir klubs, tā ir sporta komanda, kurā var iesaistīt atkarībā no saviem resursiem jebko, bet ja par 10 gadu vecu vēsturi, tad kā politiķis varbūt patreiz izmantošu, es toreiz nebiju vadībā, varbūt Vigor pakomentēšu. Es varbūt pakomentēšu, jo, redzat, uz mērķi var iet dažādiem ceļiem. Ja? Un tādā brīdī skatoties uz to, kas notiek un kā ir, un mēs sapratām ar Jāni, ka šādā veidā, tā kā mēs tagad esam izveidotos, kā es teicu, ka ir pamats domāt, ka ir pamats, tas ir blēgi ilgais ceļš. Un to ceļu var nenoiet, jo tur ir daudz zemoties akmeni. Mēs sapratām, ka ir opcijas. Ir opcijas, kad visur pasaulē piesaist kaut kāds leģionārs spēlētājs un visus. Bet mēs iesim to ceļu. Bet kas varbūt tās nedaudz sarūktināja tādā brīdī. Kad mūsu kolēģi no citiem klubiem, viņi jau nesaprata to, ka mēs vienkārši ejam citu ceļu. Mēs ejam citu ceļu un darbojamies savādāk. Mēs jau nesaprotam, ka tas ir slikti vai tas ir labi. Bet mēs ejam citu ceļu un tad tas imīšs varbūt ir palicis. Jā, jūs tikai lietuvieši spēlē. Bet tādā brīdī, kad bildēs paskatās, jā, tur viens atslēgas pozīcijās varbūt ir tas lietuvietis, bet pārējā ir musēji. Un tādā veidā mēs nepazaudējām savus spēlētājus, plus jau pieaudzām jaunās klāt. Un arī mūsu jauniešiem tad šajā laika posmā mums bija ko pateikt. Vecais, kā, mums ir kaut kāda otrās, pirmās vietas čempionāta titula kausi, ja? Tas ir zināms, viņš teiksim, kas jaunietiem ir svarīgi. Es esmu klubā, kas ir pirmajā vietā. Jā, mēs bišķi citu ceļu gājām. Jā, un šie ārzemju viespēlētāji, viņi viennozīmīgi arī deva savu pienesumu jauniešu sistēmā. Šie spēlētāji arī piedalījās jauniešu vasaras nometnēs, kur viņi prezentēja savu regbija zināšanu vācelīti. Un šis viennozīmīgi, šie ārzemnieki ir kā pastiprinājums visām mūsu komandām, un šī ir tikai pozitīva nots, kas ir tikai apsveicami, ka mums ir tādi resursi. Tad es kā kluba otrs, teiksim tā, pieredzējušākais Livonijas tieši spēlētājs pēc Vigo Valdova juniori, kas ir no kluba paša sākuma. Esmu palicis nākamais rindā. Teiksim tā, es tajos laikos biju kā jauns spēlētājs un toreiz klubs arī nāca ar tādu, ka piesaistīsim labus ārzemju spēlētājus, kas bija lietuvieši, kas bija galvasties pārāki. Un viens no galvenajiem mērķiem tur bija, lai paceltu vietējo spēlētāju līmeni, spēles kvalitāti. Tātad piesaistīja labus atslēgas spēlētājus, kas pacēla visa kluba spēlētājus latviešu līmeni līdz tam, kur mēs esam izauguši šobrīd. Tāpēc tas, kas bija izpūsts ārā sabiedrībā, kad Livonija tur jau piesaist lietuviešu, tā jau Livonijas Lietuva un kā tur vēl bija, mēs bijām nodēvēti. Tas viss ir tikai un vienīgi tāpēc, lai uzpūst šo ten pīlīti, kad redz, ka mēs nevaram paši ar saviem spēkiem. Nevienam nav aizliegts piesaistīt papildus spēlētājus. Tāpat arī otrs Latvijas regbija klubs, kas ir tāds spēcīgāks regbija klubs Miesnieki, viņi arī piesaista savus izbijušos spēlētājus, kas startēja ārzemēs un tā tālāk, un tie arī skaitās kā leģionāri. Labi, viņi ir latvieši, bet arī tāpat leģionāri. Un mērķis visticamākais ir tieši tāds pats, lai paceltu kopējo regbija līmeni. Tāpēc toreiz kluba vadība, manuprāt, pieņēma pareizu lēmumu, piesaistīja šo spēlētājus, esam izauguši līdz šejienei, vēsturi ir vēsturi, ejam uz spožo nākotni. Cik tad jums šobrīd ir tie džokeri vai kā jums arī Facebookā, man liekas, vienā postā nesen bija, ka 3 zviedri no Livonijas Zviedrijas izlasē, 3 tie džokeri jums ir tagad. Ja par Latvijas čempionātu kontekstu mēs runājam, tad mēs vēl esam tādā komandu formācijas procesā. Šo piekdienu tas sastāvs ir jānodod. Tas cipars no tādiem, un ja mēs runājam tieši par konkrēti par Zviedriem, varētu būt 1 līdz 3 spēlētāji.
minējāt to 16 līdz 18 gadīgo spēlētāju iztrūkumu, deficīti, ja to var nodēvēt. Kas tam par pamatu, vai tā ir demografiskā bedre, varbūt tās ir Covid pandēmijas sekas, kad nedrīkstēja trenēties, kādi ir iemesli, kāds ir jūsu skats nākotnē saistībā ar izlases šajā? Jā, protams, viennozīmīgi tie varētu būt demografiskie apstākļi, tas varbūt arī Covid, bet, kā jau es iepriekš minēju, tad, diemžēl, Latvijas Regbija federācija pēdējos gados nenodrošina šo Latvijas Regbija 15 spēlētāju sagatavošanu. Mēs spēlējam tikai olimpisko sporta veidu, kas ir Regbija 7, un šiem smagsvaru spēlētājiem viņiem ir grūti adaptēties Regbijā 7, un līdz šim netika viņiem nodrošināta iespēja spēlēt 16 gadu vecumā piedalīties Regbijā 15. Un mēs ļoti ceram, zinu, ka jau plānojās arī Latvijas Regbija federācija par šo ir aizdomājusies, un tūdaļ arī startēs, Vigo papildina mani lūdzu, vai es pareizi saku, tad zinu, ka Livonija noteikti startēs arī Regbijā 15 komandu, uz 16 vecuma grupā, vai uz 18 laikam. Jā, lūk, tā kā federācija arī par šo ir aizdomājusies, un mēs kopistiski ticu, kad varēs noturēt šo spēlētāju šajā vecumā, lai arī šie spēlētāji papildinās arī pieaugušo komandas. Varbūt es varētu papildināt burtiski pāris teikumus par to sporta veidu kopumā popularitāti valstī un par to lāču pakalpojumu, ko, teiksim, tās industrijas pārvaldītāji no valsts puses, teiksim, ir pienesuši. Un, diemžēl tās negācijas, ko mēs lasām presē, un arī jūsu jautājumi par federācijas kaut kādām nebūšanām, viņas jau aiziet līdz to spēlētāju potenciālo vecākiem, un īpaši, ja ir runa par jauniešiem, kuri vienkārši apskatoties, palasot ziņas, domā, kāpēc mums vispār līdz tur iekšā, viņiem tur ir neskārtota vide, viņiem ir problēmas, viņiem nav budžets, viņiem ir šitas un tas, un tikai kaut kādas negatīvas lietas, parasti mēs dzirdam par regbiju. Tā kā, es domāju, tas viennozīmīgi arī ir tā kā viens no faktoriem šajām. Protams, jā, viennozīmīgi, jā. Varbūt negluži pozitīvākais jautājums, bet tomēr pagājušajā gadā Livonija grasījās vērsties tiesā saistībā, Lietuvas tiesā, laikam saistībā ar top līgas spēles notikumiem. Kā tas stāsts beidzās vai nebeidzās? Tā situācija ir sekojoša. Jā, mēs uzskatām, ka mēs veicām pārkāpumu. Jā, mēs uzskatām, ka mēs bijām pelnījuši sodu. Nē, mēs neuzskatām, ka tas sods, kas mums tika piemērots, bija adekvāts un atbilstošs nodarījumam. Šī soda rezultātā būtībā mums bija liekta iespēja cīnīties par turnīru augstākajām vietām. Jā, mēs spēlējāmies ar domu par tiesvedību, bet tā un tas sakrita, ka Lietuvas federācijas prezidenta amatā tika ievēlēts mūsu ilgadējs ļoti labs draugs, klubu spēlētājs un treneris Edmundas Ševīnskas, un mēs atradām izlīgumu ar viņu personīgi un arī saņēmām rakstisku atvainošanos no Baltijas top līgas vadības par šo gadījumu, par atvainošanos klubām, atvainošanos mūsu līdzjutējiem. Un mēs uzskatām, ka šis case ir beidzies, mēs esam guvuši mācību un mēs ejam tālāk. Ja jautājumu nav, paldies visiem, kas atnāca uz preskonferenci, paldies visiem, kas skatījās preskonferenci, un atkārtojumā noskatāmies vēl vienreiz preskonferences sociālajos tīklos. Paldies un tiekamies laukumā pēc pusotras nedēļas 29. martā RTK stadions pulkstens 14. Paldies, visu labu! Paldies, visu labu! Labu!